Kombinatorika. Pirmais kombinatorikā ir permutācijas. Permutācijas, kad izmanto visus kopus elementus, un secība ir svarīga. Piemēram, 4 kārtas, un vēlas uzzināt, cik dažādos veidos šīs kārtas var sakārtot. Lai to aprēķināt, izmanto faktoriāli. Faktoriāls ir jebkurš skaitlis ar izsaukumu zīmi. Tā ir sarūkoša skaitļu virkne, kas reizinās pat ar saviem piemērus ar 4 izsaukumu zīmi. Tas būtu 4 reiz 3 reiz 2 reiz 1. Un tālāk pa viens neiet. Visiem pārējiem skaitļiem būtu tāpat, piemēram, 5 būtu 5 reiz 4 reiz 3 un tā tālāk. Te mums ir variācijas. Variācijas ir tad, kad secība ir svarīga. Piemēram, man ir 3 unikālas darba vietas, man jāsakārto darbinieki tā, lai katrs ieņem savu pozīciju. Man jāuzzina viss varianti, cik dažādos veidos var sakārtot šos darbiniekus. Kopā tas būtu, piemēram, 1, 2, 3 vai 3, 2, 1. Tas būtu atšķirīgs kops variācijās, ja tā būtu jāsakārto. Tad mums ir kombinācijas, kur secība nav svarīga. Tas piemērs tam būtu, tu rīko dzimšanas dienas ballīti, un tu uzaicināt 5 cilvēkus. Jāni, Pēteri, Aigaru, Dāvi. Un te nav svarīgi, tu uzaicini Jāni, Pēteri vai Pēteri un Jāni. Tas ir viens tas pats tev. Tad mums šeit ir piemērs. Uzņēmums pieņems darbā jaunus darbiniekus, kuriem paredzēti vienādi amati. Zināms, ka no 17 kandidātiem tieši 8 ir ar augstāku izglītību. Aprēķināsim, cik dažādos veidos var izvēlēties 4 darbiniekus, lai tieši 3 no tiem būtu ar augstāku izglītību. Šeit izmanto kombinācijas, kas ir 3 un apakšā 8. Kombinācijām un variācijām viegli atcerēties, ka augšā ir mazais cipars, lejā lielais. Tā parasti ir. Ja tā nav, tad varbūt kas cits jāpielieto. Tad šeit pēc formulas mums ir jāuzraksta 8 faktoriāls dalīts ar 3 faktoriāli reiz 8 minus 3. Tas arī ir faktoriāls. Tātad tas būtu 8 faktoriāls dalīts uz 6 reiz 5 faktoriāls, kas noīcinās uz 8 reiz 7 reiz 6 dalīts uz 6. Mēs sešnieks varam noīcināt. Un šeit, kas mums paliek, tas ir 56. Un tad mums vēl ir, cik dažādi cilvēki ir ar zemāku izglītību. Tas ir 17 mīnus 8. Mums sanāk 9. Tad mums ir jāpareizina, jo katrs zemāko var būt ar dažādām kombinācijām ar augstāku izglītību. Tagad 9 reiz 56. Tas būtu 504.